Šis būs ģenerālais lasījums Dvīņas ģimenes pārstāvjiem. Atcerieties, ka šis nav personīgais lasījums, tāpēc ne visi ar jums var rezonēties. Svarīgi noskatīties arī mēnesi un ascendanta zīmju video, lai iegūtu plašāku priekšstatu par to, kas jūs sagaidīs oktobra mēnesī. Skatīsimies, kāda ir šī brīža enerģija, izaicinājums, iespēja, attiecības, darbs, kas ir jāpalaiž, negaidītais, ko neredzi, uz ko jāliek fokus un padoms. Dvīņiem oktobrī. Taro kārtis, kas dvīņus sagaida oktobrī. Šajā brīdī ir lietas, situācijas, kaut kas, par ko sāp sirsniņa, pārdzīvojam, stresojam, ir raizes, bažas, ja? Wow, kavas apakšā, ja? Zobam devītnieks. Tad noteikti ir kaut kāda lieta vai situācijas, kas tev rada pārdzīvojumus šajā brīdī. Ļoti emocionāls, ja? Wow, spēcīgi. Tam, kam būs šī ziņa paredzēta, ja? Izskatās, ka ir šķiršanās, grūtības, atsvešināšanās no ļoti tuvu cilvēka, pārdzīvojumi, ja? Izskatās, ka attiecības, ne līdz galam, ja? Jo šajā brīdī, tiešām esam sāpināti, esam sarūktināti, neredzam, teiksim tā, izēju no kaut kādas situācijas, kurā šis cilvēks ir rīkojies sautīgos nolūkos un izdarījis tiešām kaut ko tādu, kas tevi ļoti ir aizskāris. Ja? Tavs izaicinājums, ārprāts. Šeit ir ļoti, ļoti spēcīga sāpju enerģija. Tavs izaicinājums ir pārdzīvot šīs sāpes, šīs grūtības un tikt viņām pāri, iet cauri un spēt atkal celties augšā un nepalikt šajā situācijā, ka tu tiešām esi ievainots, bet atrast lietas, pozitīvismu, kaut ko tādu, kas tev atkal tavā dzīvē rada prieku, ja? Jo mums, kurš grib bēdāties, kurš grib raizēties, tāpēc centīsimies tikt galā ar šīm emocijām, kas mums nāk virsū. Jo tava iespēja ārpārs, te ir tik vienkārši pilns ar zobeniem, ar domām, ja? Tava iespēja ir šis ideiskais uzrāviens tiešām saprast, kas ir jādara lietas labā, lai spētu racionāli domāt un nepakļauties savām iekšējām sajūtām, bet censties ar prātu, teiksim tā, sevi atbrīvot no visām šīm situācijām, kuras joprojām tev traucē gulēt, rada stresu, ja? Jo šeit ir enerģija, kura visu laiku, katru dienu liek domāt tikai par visu slikto, par visu grūto, kad nekas nenotiek tā, kā mēs gribam, ja? Mums nav naudas, mums pietrūks mīlestības, šeit ir tiešām tāda enerģija, ka mēs
skatāmies uz pagātni, uz visām lietām, kas mums ir nodarījušas pāri un nespējam virzīties tālāk. Tad tagad ir iespēja saprast, atrast, kas ir tās lietas un tiešām atstāt viņas aiz muguras, lai varētu sākt pavisam jaunu startu. Ja? Attiecībās, kausa septītnieks, izvēles, iespējas, grūtības pieņemt lēmumu. Varbūt šobrīd nav laiks attiecībām. Šobrīd ir jāatrod, uz ko jāliek fokus un jāiet tālāk. Saprotu, kad šajā brīdī ir grūti un ir problēmas, bet šīs problēmas neatrisināsies meklējot atbildes alkoholā, kaitīgās vielās, tur nevajadzīgos cilvēkos. Ja tev ir vajadzīgs laiks vienam, atļauj sev pabūt ar sevi, atrast laiku, attiekt no savas ikdienas un tiešām mēģināt sadziedēt savu salauzto sirdi. Ja? Darbā pasaules kārts. Jā, varbūt kādu no jums darbā kāds kolēģis ir ietūris dunts mugurā vai aprunā vai, teiksim tā, jūs neieguvāt kādu konkrētu amatu, vietu vai, teiksim tā, paaugstinājumu, jā. Bet ar pasaules kārti noteikti darbā un finansēs būs pavisam jaunas iespējas, teiksim tā, jo šobrīd varbūt tu pārdzīvo ļoti par to, kad nesanāk un jāiet prom no šīm vietām, kurās varbūt, jūs jutāties labi, bet ticat man, liktenis vienmēr izdarīs tā, lai jūs augtu, lai jūs mācītos un attīstītos un, teiksim tā, spētu, jo šeit ir enerģija, kad cilvēks fokusējās uz to, kas ir noticis, bet neredz iespēju, ka tas pavēr pavisam citas durvis kaut kam jaunam ienākt jūsu dzīvē. Kas ir jāatlaiž? Augstākā tiesa. Kas ir jāatlaiž? Šajā kārtī ļoti, ļoti labi var redzēt, ka cilvēks atlaiž savu veco es, ceļās augstāk un pielieto šīs zināšanas un atver savu prātu un paver kaut kādas iespējas paskatīties uz lietām dziļāk, ja? Jo arī šeit starp šīm izvēlēm, ja? Vai mēs skatāmies uz darbu, uz attiecībām, uz labsajūtu, šeit arī, kā jūs redzat, vienā no kausiem ir tā kā neredzams skolotājs, augstākie spēki, ja? Dievs, taro kārtis, vienalga. Un šeit ļoti interesanti, ka šeit arī šajā kārtī ir parādīts tas, ka cilvēks tā kā meklē šīs atbildes vai mēģina paskatīties uz pasauli savādāk un dziļāk. Un nevelti pie pasaules kārtas mums blakus ir augstākā tiesa. Un arī šeit šis cilvēks izskatās, ka viņš ir jau tā kā zārkā un pavarās pēc tam jaunas iespējas, jauna apzināšanās, par kaut ko plašāku, kas ir ārpus jums, teiksim tā, ja? Un tava iespēja ir tiešām saprast to, ka, tavas šīs grūtības, kuras tu domā, ka viņas tev traucē tev dzīvot, īstenībā viņas ir tik neizsakāmi mazsvarīgas, kas vienkārši aizņem jums tik daudz laika, ka jūs tā vietā varētu to visu atstāt un meklēt mierinājumu lietās, kas jūs dara pozitīvākus un atrast labo, gaišo, skaisto saulaino, nevis skatīties tikai uz to, ka viss ir slikti, ka viss ir nodarījuši man ir pāri, kad izēju mēs neredzam, vienas durvis aizverās, atverās pavisam jaunas, un šī skaidrība un apzināšanās ir tev priekšā. Tāpēc, ka no šīm situācijām mēs taču mācāmies, Neviens nav piedzimis visu zinošs un visu gudrs, tāpēc mēs ejam attīstāmies, meklējam iespējas. Galvenais ir pieņemt
ideju, meklēt un tiešām atrast labāko variantu ceļu, kā tu vari sevi neaudzināt, bet lai tu vari iet savā dzīvē tālāk uz priekšu. Ja? Negaidītais, ko tu neredzi, monētu karaliene. Jā, viss būs kārtībā, drošība, komforts, uzticēšanās, paļāvība. Ja? Tu ļoti daudz uz sevis esi uzņēmies lietas, bet tas nenozīmē to, ka tev, viss ir tik slikti, kā liekas. Nav. Tiešām nav. Ir ļoti, ļoti, teiksim tā, labs stāvoklis, bet, tiešām, jā, oktobrī, ir tāda bišķiņa pazušanas saikne starp sevi un starp īsto realitāti. Jā. Uz ko fokusēties? Jāstrādā pie sevis, pie savām šīm tumšajām pusēm. Protams, nāks grūtās, sāpīgās dienas, bet mēs nedrīkstam šīs lietas ignorēt. Mums ir jāstājās viņam tiešām pretī un kaut kādiem maziem solīšiem iet uz priekšu, jo mēnesi gaismā mēs neredzam visu, jā, mums ir bailes, mums ir neusticēšanās, bet mums ir jāpaļaujās, ka šis ceļš, uz kuru mēs ejam, kaut kā lēnām, tā ir transformācija, jā, čūska simbolizē transformāciju, un ūdens tas ir emocijas. Un, jo tiešām fiziskajā pasaulē viss ir kārtībā, bet te vairāk tiešām emocionāli domājam par to, kas mums ir nodarījis pāri, tā vietā, lai mēs spētu piedot, atlaist, atbrīvot sevi, pacelties augstāk, atstāt pagātnē aiz muguras, atvērt jaunas durvis, iespējas attiecībās, darbā, ar draugiem. Tas var būt pilnīgi absolūti jebkas, bet šī iespēja ir, tagad tu pieņemsi šo ideju, pārstāt raizēties, uztraukties un stāties pretī sev, izsāpēt, izraudāt visu, jā, un vienkārši iet tālāk. Tavs padoms, iet tālāk, zišļdivnieks, tieši tā. Viņam ir, paskaties, visa pasaule rokās, jā. Tev ir visas iespējas pielietot savas zināšanas, jā. Jo zobenu devītnieks, tas ir sasniegums. Šīs raizes, šīm sāpēm, šīm domām ir gals. Tiešām. Tāpēc ir ļoti labi skatīties, kas sagaida mēnesi uz priekšu. Tāpēc, ka jūs zināt, ka mēnesis sākas tikai šodien, un jums ir visas iespējas ieklausīties savā iekšējā balsī. Un atstāt visas situācijas, cilvēkus, lietas, vietas, kas jums nekalpo, kas jums nedod nekādu pienesumu, kas jums rada tikai sāpes, uztraukumu, jā. Tiešām atstāt aiz muguras, ņemt iedvesmotu rīcību un pastāvēt par sevi, atrast savu iekšējo spēku, pieņemt lēmumus, idejas, kā virzīties uz priekšu. Lēnām, pacietīgi, meklējot atbildes dziļāk sevī, paskatoties uz lietām no augšas, jā, un saprast to, ka tavas problēmas nebūtu nav tik lielas, kā tu to iedomājies. Tāpēc, ka emocijas ir tik plašas, bet mēs ar savām domām vienkārši esam uztaisījuši to vēl milzīgāk. Un tad mums ir jāmēģina apslāpēt šis viss, lai mēs spējam iet un virzīties tālāk dzīvē uz priekšu, gūt jaunas mācības, attīstīties, iet tālāk, jo pašā centrā ir pasaules kārts, jā. Tā kā oktobris būs ļoti, ļoti, ļoti vētrains ar visādām emocijām un liels darbs
ar mūsu domām, ar mūsu prātu. Ja? Tā kā droši meklē variantus, kā virzīties uz priekšu, centies izdarīt priekš sevis pareizās izvēles, ieklausies sevī un atstāj aiz muguras tiešām visus pārdzīvojumus, visas pagātnes bēdas, fokusējies uz labo, pozitīvo un mēģini dzīvot bez stresa, bez liekām raizēm un sargi sevi, un lai tev brīnišķīgs šis mēnesis paliek.